Ļoti nopietns jautājums ir arī par pašu pedagogu sagatavošanu. Tā ir ārkārtīgi liela problēma. Pēc otrā Tautas frontes kongresa, kad jo īpaši bija skaidrs, ka daudz cilvēku paliek bez darba, mūsu augstskolas sistēma ir izveidojusi atsevišķas pedagoģijas fakultātes, nodalījuši šīs fakultātes no citām, panākot to, ka vēsturnieks skolā nevar mācīt vēsturi, ka ķīmiķis nevar mācīt ķīmiķu, ka gleznotājs nevar mācīt zīmēšanu. Nedodies ielaist skolā cilvēku, darba entuziastu, tas, kurš mīl savu priekšmetu un savu to, par ko viņš interesējas vairāk. Tam speciāli tika radītas fakultātes, kurās pārfiltrējās partijas funkcionāri. Šīs lietas ir pieejamas, izvērtējamas, kuras tagad arī vada mūsu izglītības sistēmu. Uzvārdu pazīstam, politbiroja locekļi, partijas sekretāri, komjaunieši. Es šeit nerunāju par partijas piederību, bet gribu uzsvērt, es runāju par ideoloģiskiem darbiniekiem. Un šie ideoloģiskie darbinieki 20 gadu laikā mums ir sagatavojuši plejādi jauno skolotāju, kuri skatās ļoti šauri uz lietām un principā viņi var atstāstīt labāk vai sliktāk grāmatas saturu, bet viņi nav speciālisti savā jomā, ja mēs runājam par mācību priekšmetu, par zinātni, par mākslu.